Jautājums par īpašumtiesību drošību, protams, ir ļoti, ļoti būtisks. Jebkurā valstī, kad, piemēram, mēs veicam kādu nekustamo īpašumu pirkumu, viens no pirmajiem jautājumiem, protams, ir cena un citi aspekti, bet viens no būtiskiem ir, vai ir drošas īpašuma tiesības. Vai šo īpašumu nevar atsevināt, piemēram, bez atlīdzības, cik viegli ir šādu īpašumu izkrāpt, un viens no ļoti būtiskiem jautājumiem, vai mēs varam paļauties uz valstī pastāvošiem reģistriem. Vai šie reģistri ir droši? Un kā ir Latvijā? Zināt, veicot aptauju, kādu es katru gadu veicu par Latvijas atvērtību starptautiskajos darījumos ar nekustamo īpašumu, viens no kritērijiem, ir īpašumtiesību drošība. Un ir samērā augstu vērtēts. Bet jautājums, vai Latvijā ir garantēts tā saucamais labticīgā ieguvēja institūts?